Fokusies! Šajā sezonā es un Lotāna būsim Humpalu medību saimnieki. Ar mums būs 8 dalībnieki, kuriem viss pogas ir vietās. Jā, un bikses nekrīt nost. Iepazīsties! Katrīna, Lība, Bruno, Emma, Viestarts, Diāna, Adrians, Elza, Roberta. Lai pārbaudītu dalībniekus, mēs viņiem sagatavojām nelielu mājas uzdevumu. Katrs no dalībniekiem ir iesūtījis video, kā sakombinēt vai uzlabot apģērbu, vai tas būtu no Humpalām, vai arī no savas skapja. Tāpēc, ka mūsu moto ir stils ar domu. Būs arī uzdevums no slavenībām. Maģiskais rats, 10 minūtes, viens uzdevums, viena slavenība. Dalībniekiem jāatrod labākās stila pērles. Šajā epizodē dalībniekus vērtēs Humpalu medību žūrija un slavenības 5 punktu sistēmā. Aiziet! Katrīna, Vai veco džemperi var pārtaisīt par auduma maisiņu? Katrīna to spēj. Lūdzu, ņemat piemēru. Pačukstēsim, ka pirmā dalībniece ne tikai ķemmē humpalas, bet arī spēlē futbola virslīgā. Mēs esam gatavi griezt ratu. Amuna Deivis! Hello! Čau, Humpalu mednieki! Šeit Amuna Deivis. Vēlos uzdot jums nākošo uzdevumu. Jums ir jāatrod tērps priekš mana drag queen priekšnesuma Beyoncé tematikā. Lai veicās! Veiksmes! Kaut ko ar dimantiem, kaut ko spīdīgu, ar glitteriem. Tu vispār zini, kas ir Amuna Deivis? Es zinu, kas ir Amuna Deivis. Viņš ir populārs sabiedrībā, viņš ir drag queen. Okay. Gliteri! Šī ir ļoti laba opcija. Katrīna, šīs ir grābiens. Jūs varat lūdzu pieskatīt, lai neviens neņem? Jā, un ja kāds nāk, jūs skrāpējat. Stop. Ja viņa šo pavilkt apakšā. Tur kaut kas ir. Man patīk tā kombinācija. Amuna, es esmu sagatavojis fantastisku apģērbu komplektu. Es ieraudzīju šo žaketi ar stikliem, un man bija skaidrs, ka šis ir tas, kas liks man izpildīt uzdevumu. Manuprāt, man ir lieliski izdevies. Un es kā Humpalu medību saimnieks apspriedu. Šis ir labs grābiens. Oh my god, man vajag to žaketu tagad. Varat lūdzu man atsūtīt? Manuprāt, viņa pilnībā atbilst Beyoncé vaibam, un visnotaļ es noteikti kaut ko tādu vilktu, tā kā es lieku 5 balvas no 5 amazeballs. Viestarts, Čau! Video veidošana Viestardam nav sveša. Viņš aktīvi darbojas platformā TikTok, kā arī aizraujas ar mūziku. Viestards jau no esošajām drēbēm sakombinē jaunu stilu. Es vienkārši kopumā sakombinēju drēbes, kas man patīk. Brilles un pērļu kaklrota ir svarīgi aksesuāri. Es gatavs griezt slavenību apli? Jā! Ir Markus Rīva! Darbs piepildās! Čivrivu čau kakao visiem Humpalu medniekiem. Man jums ir kāds svarīgs uzdevums. Šoreiz jums būs jāatrod tērps. Ticiet vai ne? 5, 4, 3, 2, 1. Eirovīzijai. Gaidu jūsu variants un lai visiem veicas. Nu ko, meklējam tērpu Eirovīzijai. Paga, lēnāk. Nestraso, elpo, Viestarda elpo. Šī nav sacensība, šīs ir medības. Varētu būt kaut kas šāds. Ok, šis ir ļoti neitrāls. Viestards burtiski ieņur to iekšā humpalās. Jā, šis ir komplekts, kas actually varētu derēt. Kaut kas šāds būtu amazing. Jā, ok. Markus, skaties, kas mums ir. Mums tev ir tērps. Atradām tev foršu komplektu, šādu te krāsainu jaku, un man liekas, ka ļoti parocīgas un tādā pašā tonī arī bikses. Es domāju, ka kaut kas būtu tāds interesants, un varbūt, ka Eiropa mūs beidzot saprastu. Šis ir viens no galvenajiem aksesuāriem. Jā.
Sveiks, Viestar! Es tev šajā uzdevumā lieku atzīmi 3,5. Šis tēps atgādina Ukraiņu uzvarētājs Kalush orkestra vizuālo tēlu, tāpēc man liekas, tu varēji labāk. Emma. Spēlēt bungas un sapņot par sērfošanu. Tā ir Emma. Es neesmu tas lielākais rokdarbu cienītājs. Savā mājasdarbā viņa prezentēja savu ilgi un rūpīgi vākto viena zīmola apģērbu salikumu. Emma saviem šortiem pievieno mīlīgu akcentiņu aitiņu. Un neiztikt arī bez pašas tamborētas šalles. Kas notiek ar Emmu? Viņa nav Latvijā. Zvanam Emmai. Kur Emma ir? Korejā. Ko? Korejā. Čau, Emma. Čau, Emma. Gatava? Tā, tas būs apšai tavējais. Un tev ir Jānis Pētersons no Citiem zēniem. Nevienmēr ir tik vienkārši atrast apģērbu, kurš derētu skatuvē. Īpaši Citiem zēniem mēs esam tādi krāsaini, spīdīgi, nedaudz eksplozīvi. Tādēļ šodien jūsu uzdevums pavisam vienkārši. Šeit viss tā kā būtu kārtībā, bet ir viena problēma. Kurpes. Es nevaru atrast pareizās kurpes pie citu zēnu tematikas. Tām ir jābūt spīdīgām, eksplozīvām un galvenais jautājums. Priecīgi meklēšana. Sveiciens, es esmu Dienvidkorejā un es esmu atradusi humpalas šeit uz vietas. Mēs iesim un mēģināsim sameklēt perfekto kurpi priekš manas slavenības. Mēs neatradām kurpes šeit, tikai tos čības. Šis ir tātad, šis ir pirmais atradums, bet es domāju, ka šis nav īstais. Es meklēju kurpes. Šis ir otrās humpalas, kuras mēs atradām. Iesim, skatīties, vai te būs labāks piedāvājums. Tad mēs atradām, ir vēl viens piedāvājums ar šādi te kapeli, bet man liekas, viņi vispār nestāv klāt šim. Es esmu izlēmusi, ka šis ir gala produkts, ko es piedāvāju citu zēnu galvenajam varonim, galvenajam dziedātājam Jānim. Tātad šādi ar ugunīm, ka viņi ir ļoti izturīgi un skatus var slēkāt. Un cerams neatstāt robu šeit, bet ir šitāda lieta, es nezinu, ko viņi dara, bet izstās diezgan prikulīgi. Ļoti forši zābaki, kurus tu esi atradusi, izskatās ļoti kvalitatīvi. Nezinu gan, vai zābaki būs labākie apavi skatuvē, jo vienkārši diezgan nērti. Tādēļ par izskatu un kvalitāti došu 5, par pielietojumiem 3, kopā sanāk, laikam 4 vidējais. Bruno. Dalībnieks, kurš virsotnes sasniedz ne tikai stilā, bet arī klinču kāpšanā. Bruno interesē šūšana, un viņš nebaidās eksperimentēt. Es gribēju sevi kaut kā radoši izaicināt. Šoreiz no 2 biksēm top 1. Es tiešām daudz mocījos. Viens vakars man sanāca līdz kaut kādiem 1, 2, kad es šo šuvu. Interesanti, ka Bruno šūt ir iemācījies pašmācības ceļā, un viņa šūjmašīna arī ir otrais lietota. Ok, griežam. Čau! Esmu Mārsleja, un es ikdienā ļoti bieži lietoju hashtagu ērto apģērbu blogere, kas nozīmē, ka es rādu cilvēkiem, kā es nesāju ērtas lietas, piemēram, krokšus ar zeķiem, spilgt vesti ar ķiveri, kad braucu ar riteni, milzīgu jaku jau septembra vidū pie jūras, jo ir ledēna augsts, un tavs uzdevums arī ir atrast kaut ko tādu, zem kura tu droši un pilnīgi pārliecinoši varētu likt hashtagu ērto apģērbu blogere, kas nozīmē, tas ir ērts, funkcionāls, un tev ir pilnīgi vienalga, kā tas izskatās. Veiksmi un lai izdodas. Man šķiet, šis ir tā kā tev. Ok, Bruno, laiks jau ir sācies. Laiks ir sācies. Jāiet. Ok, tā. Marģer, skaistums ir sāpes, vai ne? Vai skaistums ir sāpes? Vai arī labāk komforts? Es teiktu, komforts tā ir pirmā lieta, bet ja komfortam ir klāts stils, tā ir uzvara. Tieši tā. Vienkārši rozā modeļu krāsa riktīgi. Tas ir tā kā Barbijai būt jūrmalā, bet silts pataust, Marģer. Nu, varētu ar šo gulēt iet. Vai ne? Es ceru, ka Mārai patīk rozā, jo man vienkārši prātā stāv rozā. Cik jauka. Funkcionalitāte, tas ir ērts apģērbs. Pasies, Marģer. Saulens. Inkognito. Viņš, tā kā... Es vairs neesmu Bruno. Viss ne. Māra, skaties, ko mēs tev piedāvājam. Tātad man pirmā izvēle ir somiņa. Pirmkārt, rokturs var šādi nest, bet arī ir kā mugursoma, dubultā funkcionalitāte. Funkcionalitāte! Otra man izvēle ir saulesbrilles.
Un tad ir trešais, ko es izvēlējos. Negaidīju. Veste. Šo vispār arī var izmantot kā paklāju, kā pledu. Kā sēgu, jā. Izklāt, nu te ir vietas daudz. Kā saka, rūms visai ģimenei. Bruno, visas tās lietas, kuras tu atradi, ir patiešām stilīgas. Bet vai rozā pūkainā vestē tu vari iet ārā lietu, lai tā nepatiktu slapi pretīgi uz tavu ķermeņa ļoti grūžavēm? Vai ar baltu sonu tu tiešām vari iet pārgājienos, kur ir dubļi un ļoti daudz netīrumu un dabā? Tā uzreiz kļūst melnu. Diemžēl, es tev lieku trīnieku. Līva! Mājasdarbā viņa dod otro elpu džinsu biksēm. Es vienkārši sāku šūt, cerams, ka sanāks. Leķus vairs nevarēja izmazgāt, tāpēc Līva izdomāja stilīgu risinājumu. Šis ir neticami, ka es šo saku, bet man aizņēma veselas 4 dienas, lai īstenībā pabeigtu šo visu darīt. O, viņš Kalnauskas? Jā. Tev ir vienkārši jāatrod un jāuzvelk drēbes, ar kurām tu varētu kāpt uz skatuves roka mūzikas koncertā. Rock'n'rolls, aiziet, vēl tev veiksmi. Kas ir tas, ko tu meklē? Es pirms tam redzēju sarkanu vesti. Ok, līdz ar to tu gribi tādu kliedzošu kaut ko, Jā. Redz, ko viņi ir. Ok, tu tā kā atnāc un zini, pēc kā tu nāc. Man liekas, ka vajadzētu atrast vēl jostu. Kas ir svarīgi elementi rokā? Kāpt skatos rock'n'rolls, tas kārtīgs. O, pagaidi. Kas notika? Šīs ir labi. Šīs mums vajag aksesuārus. Pagā. Šitās. O, šeit jau kaut kas sāk veidoties. Man liekas, ka šitais darāt. Šī jauka cepura. Es iztos kā rock'n'rolls. Jā. Migalnovski, saturies. Pirmais ir šī veste. Tad ir kopā šie šorti. Kā var redzēt, viņi abi ir ādas. Ar vesti kopā mums ir josta, kurai ir arī šāda ķēde klāt, kas piedod pie tā rock'n'roll. Mums ir šāda rota, un tad šī ļoti garā rota. Mums ir šie zābaki. Paldies, ka pieņēmi manu izaicinājumu, un manuprāt, tev izdevās ļoti lieliski. Un es šoreiz došu 4 no 5 zvaigznītēm, jo es domāju, ka tur vēl ir kur tiekties un varbūt vēl roķīgāk, bet vispārīgi brīnišķīgi. Paldies! Adrians! Bikses, abas divas ir mana opi vecās bikses, kas viņam vairs nedara. Adrians bikses sašuja kopā, bet ir problēma. Šūja mašīna pievīd. Manī māma teica, ka tā šūja mašīna ir pilnīgi beigta. Darbs tiek turpināts ar bērnu šūja mašīnu, ko aizdod mammas draudzene. Pēdējā brīža ideja – apzīmēt bikses ar krāsām. Noskaidrosim, kas būs tava slavenība. Čau! Tavs uzdevums ir atrast tērpu nākošajam Laura Rēnika mūzikas klipam. Par ko ir dziesma, par ko ir klips, tas viss ir tavā ziņā. Galvenais, lai ir interesants stāsts un košs interesants tēls. Tā kā veiksmi tev un piedod. Man kā patīk Lauris Rēniks, ir īpaši skrien vēl. Man likās, pat cik Lauris Rēniks tāds iesauļojies visu laiku. Viņš varētu būt tā kā safārī daudz laika pavada. Ok. Un kāpēc safārī nevarētu būt leopards? Bet tu meklēsi vairāk Laurim vai Ilzei? Es domāju, ka Ilzei. Leopards. Pasties, wow. Aiziet. Nu pasties. Mazliet omīgs. Hei! Nē, vai šis ir? Varbūt šis var iet apakšā. Šis ir labs variants. Jā. Bet pasties pavisam galni. Nazenes. Bet pasties leopards. Ilze, tev šis patiks. Laura Rēnika videoklips notiks safārī. Ja tur kādreiz nebija leopardi, tad tagad noteikti būs. Jo es esmu izvēlējies viņai šādu mēteli. Šim mētelim apakšā mums būs tāds kalnu kostīms. Pat cik safārī ir karsts un viņi varēs atvēsnoties kādā oāzē, tad man šķiet, ka šis ļoti labi piestāvēs klāt. Būs arī šādas te saules brilles ar leoparda rakstu iekšā. Tur ir šādi te zābaki. Un šo te
čūsku Ilze varēs uzvilkt savu kaklā. Videoklipē vajag tā grozīties un rādīt savu čūsku. Ilze būs lielākā kaķene Laura Rēnika mūzikas videoklipā. Man ļoti patīk tavs iegājiens. Es ceru, ka es nenomiršu no tā karstuma tajā mētelītajā safārijā. Bet jebkurā gadījumā man ir loma klipā un tev ir 5 punkti no manis. Ņau! Ilza Roberta. Jauniešu rokgrupas dalībniece. Mājasdarbā viņa meklē skapī no esošām lietām jaunus salikumus, ar ko doties uz skolu. Es sākšu kaut ko mērīt. Un neizpalikt arī bez aksesuāriem. Zvanīsim Elzai, kas pat labam ir Francijā. Oh, ça va? Ça va, merci beaucoup. Bonjour. Je m'appelle Lotana. Tev Francijā vajadzēs atrast labas humpals. Tev ir Kaspars Ozoliņš! Sveiki, mednieki! Mani sauc Kaspars Ozoliņš. Kopā ar Tomu Grēviņu Latvijas televīzijā vadam raidījumu Gudrs vēl gudrāks. Mans uzdevums jums ir atrast mums abiem saskaņotus tērpus. Labrīt! Es tikko atgriezos no Frankofonijas valstīm. Es biju arī Briselē un tur es redzēju Hard Rock Café, tāpēc es uzreiz iedomājos grupu Kraklu dienu un tad es domāju, ka tā būs mana tēma. Tā, es no savas skapja esmu izvilkusi veselas 2 kraklus. Šo es došu Kasparam. Es domāju, ka viņam ir tāds grandžīgs izskats. Tomam es domāju, ka es iedošu šo te nedaudz vienkāršāko latviešu grupas Pols Rēmons kraklu. Ģērbamies! Šādi izstāsta šis krakls. Man patīk šī josta, bet man šķiet, ka kaut kas pietrūks. Skatīsimies kopējo outfitu. Es domāju, ka priekš šovu vadīšanas diezgan ērti, tāpēc Kaspar take notes. Un man šķiet, ka to man varētu patikt šāda tipa jaka. Viņa ir tāda samtīga. Es pilnīgi jūtos tā, kā es varētu uzdot jautājumus, Gudrs vēl gudrāks. Gaišas bikses. Man patīk, ka ir tās 3 krāsas. Un tad vēl varētu kurpi. Šīs kurpes man ļoti patīk, es viņas vēl diezgan bieži uz saviem koncertiem. Gudrs un vēl gudrāks. Stilīgs un vēl stilīgāks. Ar Tomu Grēviņu mēs apspriedāmies un kopējais vērtējums sastāv 3,5. Klupšanas akmens bija maz krāsu izmantošana, jo ikdienā mēs ģērbamies diezgan drūmos toņos. Un tādēļ raidījumā, lai pieskaņotos jauniešu enerģijai un dzīvespriekam, stilisti veiksmīgi mūs izkrāso krāsainākus un tādējādi priecīgākus. Diāna. Diānai patīk māksla un arhitektūra. Viņas pērle ir pārveidots balts krekls, kas bija par lielu. Tad var redzēt, ka es vidukļa daļā izgriezu vērtī pa caurumu un arī nogriezu piedurknes. Es ieliku ausīs auskarus, ko man mamma uztamborēja. Tās ir zemenītes mazas. Īpaši pārsteidzošs elements ir korsete. To arī Diāna ir šuvusi pati savām rociņām. Wow! Marta Grīgala, nice! Hei, draugi! Mans vārds ir Marta, un tā kā mūsu jaunākajiem ģimenes loceklim Valtam vārdu diena iekrīt tieši 31. oktobrī, pēdējos gados esam sākuši svinēt Helovīnu. Man jums ir uzdevums, atrodiet man izcilu Helovīna kostīmu. Es ticu, ka jums izdosies. Aiziet! Helovīna kostīms. Helovīna kostīms. Helovīns ir ļoti plašs tēma. Un ko man vispār darīt ar to visu? Es domāju, es varētu iet uz Cruella de Vil. Man patīk šī kleita. Tas ir labs pamats, ļoti neitrāla, melna. Jā. Šī ir iespēja. Es domāju, tā ir perfekta. Jā, ok, te ir tas melnais, sarkanais, ir kaut kāds baisuma elements. Es piekrītu. Paskatiet uz šo jostu. Šo es varētu ņemt savā kolekcijā. Nu, man patīk šitais. Labs. Nu, man daudz kas jau ir atrasts, bet man gan jau, ka vajag vēl sarkanas tupeles. Šitās ir perfektas. Un vēl tas spicējs gals, es domāju, būs ļoti labi. Mārta, skaties, ko mēs tev atradām. Tātad es izvēlējos tev Cruella de Vilas tēlu. Neizējamā kleita, kurai es apkārt apliktu šādu smuku jostu ar leoparda printu. Es izvēlējos arī tev skaistas tupeles sarkanas. Viņas tieši piedod to odziņu, to sarkanu. Tā konfektīva. Jā. Un nu, kā ir Cruella de Vila bez kaut kādas pūkainas jakas, tāpēc izvēlējos tev šo vesti. Vēl
vēl viena odziņa ir šī soma, ko es pieskaņoju kurpēm un jostai. Jā, tu esi brīnišķīgi pastrādājusi. Es absolūti vilku šādu tērpu. Man tikai vēl mati jāpiekrāsot, lai es tev lieku 5 no 5. Visi dalībnieki ir centušies. Mājas darbs un arī slavenību uzdevums izpildīts godam. Slavenības savu vērtējumu jau ir devušas. Tādēļ laiks pieskaitīt Humpalu medību žūrijas punktus. Visi dalībnieki ir mīļi, bet noteikumi paliek noteikumi, un mēs atvadamies no Viestarda un Elzas Robertas. Ar pārējiem dalībniekiem tiekamies jau nākamajā sērijā. Humpalu medību saimnieki no jums atvadās līdz nākamajai epizodē. Es stilīgs un pret planētu draudzīgs. Stils ar domu.